Tā, mums palikušas ir nepilna stundiņa līdz galamērķim, Zakopānei, līdz viesnīcai. Un tad mūsu skatām pavērās tāds skats. Tur augšā milzīgi augsti kalni. Magone filmu studio piedāvā uz Zakopāni dāmas pārgājiens kalnos. Tā, pirmais rīts Zakopānē. Kamēr man istabas biedreni vēl guļ, es fiksam aiziešu uz turismu informācijas centru. Savādāk. Mēs te tagad tādu muļķīši jūtamies, ja mums nav ne kartes, īsti nav skaidrība. Kur var aiziet, kur var aizbraukt. Tā. Mūsu viesnīca. Jā. Tā, braucam ar taksīti, braucam augšā. Kalniņā. Gribam uz ezeriņu. Neko tagad nevar redzēt. Vienalga vēsturē ir ierakstīts, ka mēs braucam. Nu, tā mēs esam atbraukušas. Te arī autobusu piestāja. Pagaidām stāvam rindā pie kasēm, lai tiktu iekšā parciņā. Varam aiziet ātri atpakaļ pēc sildējuma. Aizbrauc zirdziņš, mums tagad jāiet 8 km kājām, un zirga pajūgi nav tik daudz laikam, jo vesela rinda gaida cilvēki ar bērniem, vecāki cilvēki. Es jau biju iedomājusies, ka tie zirgi tur stāv un neviens negrib braukt ar viņiem. Arī kur ēniņā tur viens pajūgs zirdziņa atpūšās. Iesim tagad paņemt saldējumu. Lai būtu kalorijas, ko dedzināt. Jā. Vai ir tāds? Jā. Jā, saldējums tā kārā. Jā. Uz zirdziņu pajūdziņu piebrauca skaistulīši. Darba zirdziņu, jā, darba zirdziņu. Un saldējums. Es izlikšos, ka filmē zirgu, bet vispār es gribētu likt vīrieti. Visi jau viņš apģērbās. Bet man liekas, ka mums arī kāds mūs varētu saprast. Jā? Man tā likās. Jā. Mēs baudām šādus skatus. Tālumā kalnos ir sniegs, kalns sniedzās līdz pat mākoņiem. Viss ir tik skaisti. Uz zirgu pajūdziņu brauc augšā. Un arī lejā. Paskatīsimies, kā viņi samainīsies. Zirgi pamāja ar pakaviem viens otram. Jā? Jā, tā kā autobusu šoferi. Karstumā ritīgā. Paka nejākā. Tā, pusceļš ir noiets. Varbūt pusceļš, varbūt. Pavērās kalni. Es jau godīgi sakot, es nezinu, ko teikt. Vienkārši baudīt tikai. Un tagad nonācām līdz zirgu pajūga galapunktam. Un tur tālumā stāv zirga pajūgi. Lejā augšā kalns.
Ar sniegu vēl melni mākoņi. Un laika prognozes teica, ka būs zibens šodien. Mēs gaidām zibeni. Vēl neesam galā. Tas vispār. Tā kā rats, vai ne? Neuz... Jā, nu, patiesības mirklis ir pienācis. Nesaka, ka vēl 2 stundas jau uz to mazo ezeru. Nezinu. Varbūt, ka jā. Nu, tad es gan nezinu. Nu jā, jo arī atpakaļ jātiek. Jo tas ir tas. No Inga. Nāc. Es pieiešu pie ezera. Ir paradīzes stūrīts. Jā, no ezera gals kalnu upīti ietek, un laikam saule spīd, visur cilvēku ļoti daudz. Ir pusminūte selfijiem un atkal jau kāds nāk. Jau pārbauda bildes, jā. Skatās tās sarkanā. Vai tu tur ierakstīt? Protams, vēsturē viss vajag tā, kā ir patiesība. Jā. Redzams ezers Morski oku. Un es nezinu, kā šitas saucās kaut kāds melnais ezers. Mēs uzkāpām. Tas bija grūti tiešām. Смотрим под ноги. Jā. Es.
Labi. Tātad vakariņās mums ir nepelnītais sviestmaizīte, cepta, saca zapkanka un malus. Tas skaista telpa. Tā, ieraksts vēsturē. Tā kā zirgu mēs tomēr nesagaidījām, nolēmām iet ar kājām. Bet šoreiz ejam. Jā, negribējām gaidīt un grūstīties, un tāpēc ejam pa šitādām te indiāņu taciņām, kurš savieno serpentīnu, tos ātrāk nogriež serpentīnu līkumus. Mēs jau pa trešo pārbrīnu iznās. Uz ceļā mūs panāca zirgu